Esat sveicināti radītāji! Mani sauc Madara Majore, un šīs ir daudzdimensionālās sarunas notici neticējamajam. Šeit jūs ne tikai redzēsiet un dzirdēsiet, bet arī pieredzēsiet, iepazīsiet un atklāsiet. Pasmaidīsim, esam atvērti un lai brīnumi top. Šodien mēs esam atbraukuši pie Daces, apmainīties ar enerģijām un iepazīt. Daci, Tenki! Paldies, Madara, par šo apmeklējumu. Es esmu ļoti priecīga būt šajās sarunās un dalīties un būt šeit. Paldies! Pirmais, ko es tev lūkšu, ir iepazīstināt ar sevi, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, kas ir tavs lauciņš, ko tu dari. Jā, tā tad Madara jau teica, mani sauc Dace, un es nodarbojos ar bioģeometriju. Tā ir zinātne, praktiski pielietojama zinātne, kā harmonizēt mūsu mājas un kā harmonizēt cilvēkus. Un kā tu to dari? Kā mēs harmonizējam, ieejam, izstarojam gaisu, un kā tu to dari? Tās ir zināšanas, kurām ir vairāk tūkstoši gadi, un es mēģināšu šo pavisam vienkārši pastāstīt. Pamat ideja ir tāda, ka ko tad mēs harmonizējam? Mēs harmonizējam šīs smalkās enerģijas, jo patiesībā, kā jau mēs visi zinām vai vairāk jūtam, kad tā realitāte, ko mēs redzam un varam sataustīt un izmērīt ar dažādiem instrumentiem, patiesībā ir maz daļa no tās realitātes, kas eksistē. Un tā realitāte, ko mēs varam izmērīt un esam mācījušies skolā, patiesībā ir tikai 2%. Un šie pārējie 98% ir neredzamā smalka enerģija, kurā ir, varētu teikt, cita likuma. Par to jau runā kvantu fizika. Un šī realitāte, šie 98%, kas veido pamatā visu, kas eksistē, šajā realitātē ir arī mūsu emocijas, mūsu domas, arī garīgās enerģijas. Un to varētu arī saukt, kā senās kultūrās teica, par tādu neredzamās enerģijas tīklu, kas ir tā kā fons, kas ir pilnīgi visur. Jūs iedomājaties, mēs dzīvojam šajā fonā, kas vienlaicīgi arī caurvīja mūsu katru mūsu šūnu, katru molekulu, katru ātomu. Un to senajā pasaulē sauc par dzīvības enerģiju, vēdiskajās tradīcijās par prānu, Ķīnā par čī un zinātniski sauc par torsionu laukiem un daudz un dažādi nosaukumi. Patiesībā tas ir par vienu un to pašu, par dzīvības enerģiju. Es viņu lietošu, es viņu saukšu par dzīvības enerģiju turpmāk, lai mēs zinātu, par ko ir runa. Un svarīgākais tas, ka dzīvības enerģija ir pamats visam. Tas ir enerģijas avots visam. Un tā nav tikai tāda abstrakta kaut kādas frekvences, tā ir apzināta enerģija. Un šī enerģija ir ārpus laika. Ja nav laiks, pagātne, tagadne un nākotne ir vienlaicīgi. Un tāpat kā kvantu pasaulē, kā mēs jau zinām, viena mazā daļiņa var vienlaicīgi reaģēt ar otru daļu, kas atrodas pilnīgi dažādās pasaules vietās. Nav distances, nav attāluma, nav laika, un to ir ļoti grūti aptvert, bet šī ir enerģija, kas ir mūsu 98% realitāte. Un tātad, kas tiek harmonizēts bioģeometrijā, mēs strādājam šīs visas 100% realitātes ietveros, ne tikai fiziskā pasaule, bet arī šī 98% neredzamā. Un harmonizācija notiek šajā realitātē, šajā līmenī. Tad harmonizācija, tā ir dziedināšana, tā ir tāda uzskaņošanās uz šo enerģiju, kas savā būtībā ir dzīva, tīra, bezgalīga mīlestība. Arī tā to varētu nodēvēt. Un kā tu to dari? Tu strādā ar visu, bet cilvēks guļ, vai tu brauc pie cilvēka? Kā tas notiek? Pastāstīji. Jā, tātad bioģeometrija. Bio ir cilvēks, tātad, un ģeometrija mēs zinām, tā nav sakrālā ģeometrija. Un tas varbūt ir maldinoši, lai varētu vispār pieskārties šim kā es to daru, vispirms tiek noteikts telpā enerģiju, kāda vispār ir telpā enerģija. Tiek noteikts, vai plūst šī dzīvības enerģija brīvi fiziskajā, vitālajā, emocionālajā, mentālajā un garīgajos līmeņos, jo tāpat kā cilvēkā ir šīs enerģijas, arī mūsu vidē un telpās ir šīs enerģijas.
un kas var būt par iemeslu, kāpēc šīs enerģijas neplūst pietiekoši. Tas lielākie faktori ir tehnoloģijas starojums no mūsu Wi-Fi, no telefoniem, no elektronikas, no elektrības. Es pieskāršos, kāpēc tas nav labvēlīgi mums. Vēl viens avots, kāpēc šī enerģija tiek bremzēta, ir Zemes ģeomagnētiskās līnijas, ja tautā zināms kā āders. Tie ir Zemes meridiāni, tā ir dabiska lieta, bet šie meridiāni, tas tāds tā kā, ja mēs zinām, ķermenī ir meridiāni, kur plūst enerģija, tie, kas ir studējuši vai iepazinušies ar austrumu medicīnu, arī Zemē ir šādi paši meridiāni, pa kuriem plūst dzīvības enerģija. Un šie meridiāni tehnoloģija iespējā šī enerģija, kas plūst, viņa ir kļuvusi toksiskāka un kaitīgāka cilvēkam. Tātad tā ir otra lieta. Tie ir, tautā vienkāršot teikt, ādera krustpunkti un āders, kas ir palikuši toksiskāks. Tad ir vēl citas enerģijas, kas ir telpā. Tās ir telpas, mēs zinām, ir mājas, kurās ir smaga enerģija. Un ja ir bijis kādi nevisai priecīgi notikumi vai kāds ir ilgstoši slimojis, tad tajā vietā šī enerģija saglabājās. Un tā nav nekāda ne mistērija, ne vudū. Tā ir reāla enerģija, kas ir, jo viss ir enerģija. Lūk, un bioģeometrija, kas vēl ietekmē telpas enerģiju, noteikts formas, struktūras, materiāli, toksiskums, viss kopumā veido telpas enerģiju. Un tas, ko bioģeometrijā mēs nodarbojamies, mēs ejam telpā, mēs izmēram, kāda ir telpas enerģija un piepildam to ar dzīvības enerģiju, aktivizējot dzīvības enerģijas punktus noteikts. Tā ir zinātne, ko mācu universitātēs, un es esmu mācījusies vairākus gadus, un to varbūt nav tik vienkārši aptvert, jo tā ir cita veida realitāte, bet būtība ir tāda, ka šajā telpā viņi tiek piepildīta ar tik daudz, sauksim to par gaismu, ja dzīvības enerģijas plūsmu, telpa kļūst patiesībā par spēka vietu. Un šīs enerģijas gaismā, jebkāda toksiska enerģija, ja disharmoniska enerģija transformējas. Līdz ar to bioģeometrijā mēs necīnāmies, mēs neliekam puķu podus noteiktās vietās, mēs neliekam stieples zem gultām, kas ir cienījama praksa, bet tas nāk no šī iepriekšējā praksa nāk pēc no apziņas stāvokļa, ka mums ar kaut ko ir jācīnās un ka mums ir ar kaut kas ir jābloķē. Bet bioģeometrijas esence ir tas, kad mēs nākam no ārpus polaritātes esošas enerģijas, kas izgaismo. Un šī ir patiešām jaunā laika zinātne. Un tātad praktiski tas notiek, kad es atnāku, tas ir dzīvoklis, vai tas ir zobārstniecības klīnika, vai tas var būt jebkura telpa, tā var būt tikai viena telpa, tā var būt vesela māja. Es tur pavadu vairākas stundas, teiksim, es izmantoju dažādus rīkus, lai es izmērītu, un šie rīki ir svārstiņi, un lai cilvēki nedomātu, kad es darbojos ar svārstiņu, šī nav svārstiņu lieta, kad es jautāju, mīļo svārstiņu, pasaki man tā, kas man ir tagad jādara. Tas tā nav. Šie ir speciāli kalibrēti un izveidoti instrumenti, un instrumenti vai indikātori. Instruments esmu es, Dace, jo manā laukā, tāpat kā jebkur citu cilvēku laukā, ir visi šie enerģijas līmeņi. Fiziskais, emocionālais, vitālais, mentālais un garīgais. Šis svārstiņš ir indikators, zinot, uz ko man ir jāvērš uzmanība, šis svārstiņš attiecīgi reaģē. Un ar šiem svārstiņiem es varu noteikt tas, kas man ir jānosaka, un zināt punktus, kas ir jāaktivizē. Un fiziski tātad tiek aktivizēta dzīvības enerģijas, šie spēka, mini-spēka punkti, un tad tiek likti dažādi šādi bioģeometrijas pavisam vienkārši izskata instrumenti, kuros tiek leņķi, tā ir zinātne par bioģeometriju, tā ir zinātne par to, ka forma, kad noteikta forma un noteikts leņķis strādā daudzdimensionāla līmenī un aktivizē tas, kas ir jāaktivizē. Varbūt tas ir uzreiz tā kā par daudz informācijas, es to saprotu, bet tehniski tas notiek, ka telpā tiek izvietot dažādas formas, ļoti specifiskos punktos, specifiskos leņķos, ka šajā telpā caur formas palīdzību
aktivizē dzīvības enerģiju daudzdimensionālā līmenī. Tu vari pastāstīt, kas tās ir pa formām, piemēram, 3 stūri vai 4 stūri noliekam, vai Nē, kas ir šīs formas? Kas ir šīs formas? Mēs nenoliekam ne 3 stūrus, ne 4 stūrus. Šīs te formas ir, piemēram, tā kā fiziski tās ir fiziskas formas, jā, piemēram, šis te tiek piemēram, telpā ir ne tikai vertikālās āderes, bet arī horizontālās āderes. Tas ir vēl, piemēram, šī te forma, kurā ir ar lāzeru iegravētas noteikti izmēri, noteiktas ļoti precīzas formas stari. Piemēram, šis tikai viens piemērs, man pilns kofers ar dažādiem instrumentiem, tiek uzlikts, paliek uz sienas, un caur šo formu tiek aktivizēta dzīvības enerģija, kas ir katras āderes centrā. Jo katras āderes centrā ir dzīvības enerģijas stīga. To var iedomāties, ka šī te ādere, ja tā ir tā kā upe, kas plūst, viņa, pieņemsim, ir pieduļķota, tā metaforiski runājot, tad aktivizējot to stīgu, kas jau eksistē šajā āderē, viņa visa kļūst par zelta upi. Un nevēlt arī, es arī nolēmu savu mājaslapu nosaukt par zelta upi. Jo patiesībā mēs sākam peldēt tā kā zelta upē. Jā, tiek šādas te instrumenti un rīki, un tad viņi tad tā kā aplīši dažādi veidi, tiek likti arī uz durvīm, jo durvis ir ļoti spēcīga dzīvības enerģijas plūsma. Tiek liktas uz šiem te punktiem telpā. Fiziski tas ir uz sienas, tiek likti uz elektrības skaitītājiem, tiek likti uz bez Wi-Fi rūteriem, tiek likti uz ūdens padaļu, jo tiek likti arī uz logiem, jo caur logiem uz spoguļiem arī ienāk enerģija no ārpuses, lai visa enerģija, kas ir telpā un arī tā, kas nāk no ārpuses, viņa iziet caur tādu dzīvības, tādu zelta sietu, ja tā varētu teikt, metaforiski runājot. Bet patiesībā tas, kas notiek, ne tikai viss tā telpa tiek, viņa dzidri skan, arī tā to varētu teikt, viņa skan dzidri nedzirdami. Plūst tāda zelta gaisma, un tas arī iziet arī uz ārpus, arī kaimiņi, kas saka, iegūst labumu no šī te visa. Un tie efekti ir fantastiski. Viņi ir fantastiski. Es esmu piedzīvojis to, kad vienā zobārstniecības klīnikā vadītājs saka, dīvaini, mums mazāk kašķi personāla starpā, un arī klienti viņi nāk un saka, jums ir tāda dīvaina, patīkama atmosfēra, jo parasti pie zobārstiem nenāk cilvēki ar ļoti tādu pacilājošu un priecīgu noskaņojumu. Un efekti, tas visbiežāk sastopamās atsauksmes, ko es arī aicinu cilvēkus pastāstīt, kā viņi jūtās, ir tā sajūta ir tāda, viņa ir grūti aprakstīt, bet ir sajūta, kad ir tāds dziļš miers, samazinās trauksme, samazinās tāda visbiežākais, ko saka cilvēki, ir uzlabojušās savstarpējās attiecības, jo ir šis mierīgais fons un māja kļūst, mēs atgriežamies pie mājas, kurās patiešām ir vieta, kurās mēs varam atpūsties, nomierināties, būt un justies labi. Un tā ir tā nozīmīgākā lieta, un par telpu harmonizāciju man šķiet lielākais tāds piemērs pasaulē, jo bioģeometrija tagad es tā pārlikšu nedaudz, bet modernās bioģeometrijas dibinātājs ir ēģiptiešu arhitekts, zinātņu doktors Ibrahims Karims, kurš pirms 50 gadiem apkopojot par bāzi ņemot informāciju un zināšanas no senās Ēģiptes tempļu, zināšanas, kas bija pašas sakrālākā zināšanas par formu, tas arī būtu interesanti par to parunāt. Zināšanas, gan Pitagora zināšanas, jo Pitagors patiesībā mācījās dzīvoja Eģiptē 22 gadus. To daudz maz nezinu. Tas, kas tika atklāts 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, kā franči radīja estēzija, tā ir zinātne par to, kādi leņķi rada kādus enerģētiskus efektus, visu šo te apkopojot un 50 gadu laikā vēl izveidojot praktiski pielietojamus rīkus, kā piemēram dažādus, kā es rādīju, svārstiņus, šis ir telpu harmonizācijas rīks, radīja praktiski pielietojumu zinātni, un viņa lielākais atklājums ir Ibrahima Karima lielākais atklājums. Viņš atklāja, kāda ir enerģētiskā kvalitāte pasaules spēka vietās.
Un tas ir modernās bioģeometrijas pamats. Jo nevelti pasaules spēka vietās ir kaut kas īpašs, kāpēc nevelti visas civilizācijas ir darījušas viss, kā šīs vietas aktivizēt, kas, kā teikt, uz viņām uzskaņoties un iegūt labumu sev. Lūk, Ibrahims Karims atklāja tā saucamo spēka vietas enerģijas kodu. Tas vārds kods, tas ir noteikts enerģētisks kvalitātes, viņš spēja to izmērīt, viņš spēja radīt instrumentus, kā šīs kvalitātes izmantot, lai ieviestu bioģeometrijā un caur šīm zināšanām šīs būtībā radītu mini spēkvietas, mājas spēkvietas. Un atgriežoties atpakaļ pie lielākiem projektiem, lielākais projekts pasaulē ir 2 Šveices ciematu harmonizācija, kas notika Šveicē, mazs ciemats, Hemberga konkrēti, kā piemērs. Iedomājieties, ir kalni, ir skaidras debesis un ir dzirkstoša enerģija. Un pēkšņi, kas notiek šajā tīrajā vidē, Swisscom, kas ir tā kā mūsu Latvijas Telekom vai TET, uzstāda mobilā telefona torni baznīcas augšpusē. Un kas notiek, tas kontrasts bija tik liels, ka cilvēki sāk sūdzēties par galvassāpēm, par nogurumu. Un govs, kas ir dabiski elementi šādās Šveices ainavās, arī noraujās piens un dažādas lietas parādās. Un kāds no šīs ciemata iedzīvotājiem bija dzirdējis par bioģeometriju un palūdz Ibrahimu Karimu ar savu komandu, lai atbrauc un kaut ko dara lietas labā. Un tas, ko Ibrahims Karims ar savu komandu izdarīja, viņi izveidoja, zinot, kur viņi noharmonizēja šo te ciemu, noharmonizēja šo te antenu un nevis bloķēja. Pie tā vēl sadarbībā ar Swisscom. Tā nebija cīņa, kad viņi ir sliktie, mēs esam labie. Tā bija sadarbība. Un tika noharmonizēts ciems, kā rezultātā pilnīgi visi iedzīvotāji jūta atšķirību, bija veikta aptauja pirms un pēc. Un ja kāds teica, tas taču bija varbūt placebo, jūs tagad visi sadomājāties, tad govis atkal sāka ražot pienu un slimības samazinājās. Un tas ir, viņš saka, govīm nevar būt placebo. Un tas efekts bija tik pārsteidzošs, ka to nosauc par Hembergas brīnumu. Tas tika publicēts, protams, presēs, un pat, man liekas, Reuters ziņu kanālā bija intervijas, un doktors Karims tika nodēvēts par gada Šveices cilvēku. Un tad sekoja arī nākošais ciems, kuru harmonizēja un tā tālāk. Bet tur ir daudz kas vairāk, bet tas, ko viņš izdarīja, viņš izmantoja tieši šādas te un līdzīgas ģeometriskas formas, kas speciāli tiek, kā saka, iegrieztas, ja tā kā radio, tā kā mēs griežam radiopogu kādreiz, tika iegrieztas uz specifiskiem punktiem, un caur šo ģeometrisko formu tika transformētas šīs te nelabvēlīgās elektromagnētiskie viļņi. Un bija arī citi iemesli, bet tas ir pamatā. Tā kā tas ir tāds spilgtākais piemērs bioģeometrija, kā harmonizē ezerus, ūdens tilpnes, pat lidmašīnas, medicīnas iekārtas, un tas ir tā ir lieta, ko pielieto visā pasaulē. Un tādēļ tā ir vienkārši vienlaicīgi arī kompleksa zinātne, jo viņa patiesībā mūsu tā pieeja ir no cita līmeņa, no dzīvības enerģijas līmeņa. Tas, ko mūsu, teiksim, lineārais prāts un mūsu lineārā uzstādījums un kulturālais un sociālais fons, kurā mēs esam auguši, mums ir grūti to saprast, intelektualizēt. Tāpat kā mēs nesaprotam kvantu fiziku. Ar tiem 2% 100% nesapratīs. Jā, tas ir tāpatās, mēs darbojamies 2%, tas tā kā ir mazu cirvīti, maziņš vīriņš mēģina kaut ko izdarīt pret lielu sienu, bet tad, kad mēs ejam, mēs saprotam, ka tas ir milzīgs spēks, tur patiesībā tur nebūs rezultāti. Tad darbojoties šajā līmenī, tas kā pagātnē cilvēks strādāja un darbojās pagātnē. Pagātnē senajā Eģiptē viss bija par to, kā harmonizēties, kā uztūnēties, uzskaņoties uz dzīvības enerģiju un apzināties to un atgriežoties par šīm spēka vietām. Varbūt, protams, mēs esam dzirdējuši spēka vietas un tā, bet ja paskatās tādā pasaules kontekstā, tad
pilnīgi visas senās civilizācijas bija par spēka vietu izmantošanu. Teiksim, šīs te Stonehenge akmens krāvumi vai dolmeni, tās tad milzīgas tāds granīta akmeņi, kuriem pārliks tāds tā kā jumtiņš, tos sauc par dolmeniem. Tie ir granīta akmeņi, kas uzlikt uz spēka vietām uz zemes. Un kāpēc granīta akmeņi? Tāpēc, ka granītā ir ļoti daudz kristāliskās struktūras, un kristāls pastiprina šo enerģiju. Līdz ar to šis labums, tas ir tā kā pieslēgties visu daudzdimensionālai, tā kā čakras punktam, tā varētu teikt, un iegūt labumu no šīm enerģijām. Teiksim, tas nav tikai senā pagātnē, 1000 gadus senā pagātnē, tas arī vēl nesenā pilsētu plānošanā, pieņemsim Vašingtona. Vašingtona ir plānota, Parīze ir plānota, arī Romā un Londonā nedaudz. Vispirms, plānojot pilsētas, tika apzināta zemes enerģija, kur ir zemes spēka vietas. Un šīs spēka vietas pēc tam izstāstīšu, kas viņas. Jo tas ir tā kā pieslēgties brīnišķīgam enerģijas avotam. Un uz šīm spēka vietām tika veidoti centrālie laukumi pilsētā, tirgus, valdnieku mītnes. Un no šiem te laukumiem, tur, kur ir Triumfa arka Parīzē, tas laukums, piemēram, tur ir spēka vieta, un šīs te avēnijas un ielas tika veidotas pa spēka līnijām, kas savienoja ar citu spēku punktu, un cilvēki ar savu kustību, zirgu pajūgu, pēc tam vēlāk arī mašīnas, šo te enerģiju tā kā, stiprināja, to plūsmu stiprināja. Un tas bija pamats, tas ir tā kā ābets. Jo tā ir paradigma, kas ir primārs. Primārais ir šī dzīvības enerģija, kas dod spēku un enerģijas avots visam. Un kā to izmantot? Mūsu civilizācija ir viss ir pareizi, tikai otrādāk. Lūk, un tāpat tās arī dziedināšos modalitātes, kā piemēram ciguns vai akupunktūra. Piemēram, ciguns, noteikts kustības. Kāpēc ir šādas kustības? Vai joga, vai dažādas mudras. Tas ir veids, kā aktivizēt dzīvības enerģiju cilvēka meridiānos, cilvēka orgānos. Tas ir atkal viss ir tāds dažādi veidi par vienu un to pašu. Un bioģeometrija nav nekāda jauna, nezinu, kāda atklāsme. Tas ir viss par to pašu. Tikai ir radīti instrumenti, ar kur palīdzību var to darīt praktiski. Un es iedomājos, ja pasaulē būtu harmonizēts visas mūsu mājas un pilsētas, tas vide vismaz par 60% ietekmē mūsu enerģiju, jo mēs nepārtraukti apmainamies ar enerģiju. Tā būtu pilnīgi cita civilizācija. Un tas ir tur, kur mēs ejam. Es esmu ļoti optimistiski. Lai to. Jā. Ļoti daudz jautājumu jau līdz šim, bet tos, ko es atceros, tu pieskāries, bioģeometrija atšķirās no sakrālās ģeometrijas. Vari pāris teikumos, kas ir ties, ar ko viņi visvairāk atšķirās? Jā, sakrālā ģeometrija ir zināšanas par dažādām ģeometriskām proporcijām. Sakrālā ģeometrijā visi zina zelta griezumu. Tā ir proporcija 1:1,68. Tā ir noteikti proporcija, ko izmantoja Grieķijā tempļu būvniecībā. Tā ir proporcija, kas ir ļoti harmoniska, kas rada skaistuma sajūtu, un viņa ir rezonancē ar dabas proporcijām. Un viss ir kārtībā ar sakrālo ģeometriju. Bet bioģeometrija iet vienu soli tālāk. Sakrālā ģeometrija patiesībā tajā izpratnē, kā mēs viņu zinām, šīs zelta griezums un Fibonacci, viņi nodarbojas ar matemātiskām proporcijām. Viņi nodarbojas tikai ar tādu, ar skaitļiem un matemātiku, bet tādu, kā lai pasaka, tā ir tikai viena maza daļiņa no tās valodas, kādā runā daba. Tā ir tas tā kā man ļoti skaists un brīnišķīgs fragments. Pamatā strādā ar šo te vienu proporciju, vai ar Fibonacci, vai ar zelta griezumu. Bet tas, ko dara bioģeometrija, viņi nestrādā ar proporcijām. Bioģeometrija arī strādā ar skaitļiem, bet tie ir skaitļi, kas rezonē. Tie ir skaitļi un proporcijas, kas rezonē daudzdimensionāli
ar pašu centru. Ja sakrālā ģeometrija ir tāds tā kā viens aspekts tikai no tā visa, kas eksistē, tad bioģeometrija rezonē ar visu kopumu, ja tā varētu izteikties. Līdz ar to tās ir tādas divas, viņas pat nav paralēli, tās ir divas dažādas lietas, bet bioģeometrija nodarbojas ar daudz dziļāku ar esenci. Viņi pieslēdzās un aktivizē pašas esences, pašas dzīvības enerģiju. Un vēl ir jautājumi, kas var rasties, daudz ir dzirdējuši par feng shui un vastu. Tās ir feng shui, kā iekārtot telpu enerģētiski. Tā ir Ķīnas tradīcija, ļoti daudz par to mācījušies un zina. Vastu ir Indijas savukārt sistēma, kā enerģētiski, vai virtuve vajag uz ziemeļiem, kur ir durvis. Un tā ir tās sen zināšanas. Un tad kā tas viss saslēdzās ar bioģeometriju. Ja feng shui, piemēram, ir zinātne, feng shui ir daudz un dažādas skolas. Ir skolas, kas saka, ka vajag koncentrēties uz ziemeļiem. Viena feng shui skola. Otra feng shui skola saka, ka vajag koncentrēties uz kaut ko citu, uz durvīm. Vāstu saka, ka nevajag uz ziemeļiem, vajag uz dienvidiem. Vai otrādāk. Bet tādā gadījumā katrai no tām skolām ir savi pamatprincipi. Un pie tam vēl, ja feng shui tā ir Ķīna un vāstu tā ir Indija, tie ir dažādi reģioni. Un tad, kad šīs zināšanas tika izmantotas, pirmkārt nebija nekāda tehnoloģija. Un tās bija piemērotas tai vietai un tam kontekstam. Ja mēs mēģinām kaut ko no šī te pārnest uz šejien, tad kuru daļu mēs pārnesam? Šeit ir pilnīgi citi laiki un šeit ir pilnīgi cita vieta. Un tas, ko dara bioģeometrija, viņi apvieno visas šīs enerģijas plūsmas, kas ir caur radarēm, kas telpā caur durvīm, apvieno tajā ziņā, viņi harmonizē visu. Un tāpēc ir patiesībā vienalga, kur stāv jūsu gulta, jo tiek harmonizēta viss. Nav mēbeles jāpārbīda, nav noteikti jābūt durvīm pret ziemeļiem. Noteikti ir kaut kāda aspekta, kāpēc tas ir labi, jo ziemeļu dienvidu asis ir ļoti nozīmīgi enerģijas asis, bet tā ir tā labā ziņa, ka var harmonizēt jebko. Bioģeometrija ir ideālā gadījumā, ja māja tiek būvēta jau vispirms apzinoties, kur ir spēka vietas uz zemes, un tur ir noteikti principi. Bet, lai visu to vienkāršotu, ja ir uzbūvēta māja, viņi var harmonizēt, izmantojot šos te rīkus, ko es arī iepriekš rādīju. Tieši pieskāries mēs drusciņi, ko es gribēju teikt. Es zinu daudz cilvēku, kas ceļ mājas. Tu varētu viņiem tā kā palīdzēt? Te tomēr būtu labāk ieeja vai kaut kādā savādākā veidā pateikt, uzlabot, lai viņiem ir vieglāk noturēt šo dzīvības plūsmu. Jā, tas, ko pavisam vienkārši var noteikt, kurā, ja ir zemes gabals un atļauj vēl to māju kaut kur pabīdīt, tad var noteikt šos te spēcīgākos dzīvības enerģijas punktus, kas atrodas uz zemes, un var noteikt leņķi, kurā šīs dzīvības enerģijas punkti ir savienoti savā starpā. Un šīs te āders un dzīvības enerģijas līnijas, tās ir divas dažādas lietas, jo ir visādas līnijas un visādi meridiāni. Bet tā pavisam vienkāršot var noteiktu leņķi, uz kuru var būvēt, pieņemsim, vienu no mājas sienām, vai kaut kādu izmantot šo leņķi kaut kādā, pieņemsim, māja ir uzbūvēta, var izmantot kā kaut kādu puķu kastes, piemēram, leņķi vai soliņu nolikt, jo šis te leņķis kāds ir izmantots un saslēgts ar māju, caur rezonanci ierezonēs ar dzīvības enerģiju. Tas arī izklausās ļoti kosmiski, bet tehniski ir ļoti labi, ja būvē māju, tad paskatīties, kas notiek zemē un kā izmantot to, kas jau ir un kas saka, vēl pastiprināt. Un tad, kad iet šīs līnijas, kā ir, tā ir tā labākā vieta, kur būt darba galdam, vai kā šis ir? Paskaidro, man ļoti interesē, jo man mājās ir tās līnijas, un kur man tagad labāk uz viņām tieši būt, vai tās ir tās brīvās vietas, kur koridori? Tas, ko mēs visi zinām uz ādera krustpunktiem, klasiski, ja nekas netiek darīts, tad uz ādera krustpunktiem gulēt nevajag vai sēdēt ilgstoši. Un īpaši mūsdienās, jo šīs āderas ir kļuvušas no šitik šaurām, kā viņām būtu jābūt oriģināli, uz vismaz šitik platām. Un āderas vispār ir ties lielās, resnās āderas un šaurās. Tas tā kā mazais, smalkais tīkls un lielais tīkls. Un lielais tīkls ik pēc 2 metriem ir āderas, tā kā rūtiņa burtnīca, rūtiņa lapa.
Pēc tam vēl ir viena rūtiņu lapa, un tas ir tā saucamais Hartmann ādaru tīkls, un vēl ir otra rūtiņu lapa, kas ir pagriezta, ir karija. Pēc vācu un šveicēju zinātnieku vārdā nosaukties, jo tas ir daudz izpētīts Vācijā. Un līdz ar to mēs nevaram izvairīties no tām. Un ik pēc 2 metriem ir šīs te ādaras, viņas iet tā kā sienas uz augšu, un ik pēc 5 ādarēm ir šī pati ādara ir resna. Un ja mēs trāpamies kādā resno ādaru krustpunktā, tad tas noteikti nebūtu sevišķi labi, ja tā māja nav noharmonizēta. Un plus vēl mums ir ādaras, kas iet arī tā kā griezti, tā kā grīda. Jūs varat iedomāties, patiesībā mēs dzīvojam tādos kubos. Un arī pēc 2 metriem. Bet tā labā ziņa ir tāda, ka, ja šo te iedomājaties, tās ir tādas neredzams enerģijas traumas. Un ja viņi ir, teiksim, nelabvēlīgi, tad, protams, tas nav sevišķi labi ilgtermiņā. Bet ja šī trauma tiek harmonizēta, un tā ir trauma, kurā plūst šī neredzamā gaisma, zelta enerģija, tad šis te sliktums kļūst par milzīgu potenciālu un labumu. Līdz ar to, jo ir lielāks izaicinājums, jo ir lielāks potenciāls viņu pārvērst, tā kā alķīmiķis. Un tā ir tā lieta, atkal tā ir tā jaunā veida domāšana, ja tā var teikt, kad mēs transformējam. Mēs transformējam, un tas kļūst par mūsu lielāko ieguvumu. Okay. Ļoti daudz formas parādās, un tu teici arī, ka varētu pastāstīt par formām. Pastāsti, lūdzu, par formām. Jā, tas, ko bioģeometrijā zina, un tas nāk no senatnes, par formām, ka katram no smalkajiem līmeņiem, es teikšu, tātad par smalko līmeni es saucu, fiziskā ķermeņa ir vitālais, emocionālais. To daži sauc arī par astrālo, bet, lai vienkāršot būtu tātad fiziskais, vitālais, emocionālais, mentālais un garīgie līmeņi, viņam daudz apakšlīmeņi. Un katram no šīm te smalkās enerģijas līmeņiem ir noteikta forma. Un tādu varbūt varēs nofotografēt un pēc tam parādīt tādu. Piemēram, te grūti ir saprast, varbūt tādā, bet ideja tāda, ka jums ir fiziskam līmenim ir rezonance ar apļu formu, vitālajam, kas ir nākošais, pirmais smalkais līmenis, ir tā kā obelisks tikai uz leju vai konus uz leju, astrālam, emocionālam ir piramīda un puslode. Bet piramīda ar 4. Jā, es par piramīdu tūlīt pastāstīšu. Visi ir par piramīdu. Mentālais līmenis ir diski. Un garīgie līmeņi ir vairāk, bet viņi patiesībā ir iepriekš apakšējo līmeņu apgrieztas formas. Teiksim, pirmais garīgais līmenis ir piramīda apgriezt otrādāk, un te ir konus. Tā kā, pieņemsim, šīs te obeliski Eģiptē, viņi ir, kāpēc lika obeliskus Eģiptē, un kāpēc viņus veda uz Londonā centrā lika, un kāpēc Vašingtons centrā ir, un kāpēc ir Parīzes centrā ir obeliski. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka un vēl uzliekot uz spēka vietām. Viņi ļoti labi zināja, ko viņi dara. Tās ir formas, kas rezonē ar noteiktu plānu. Nevajag uzreiz tur skatīties, ka kaut kas tas ir slikts. Tie senie pilsētbūvnieki apzināti darīja visu, lai pilsēta uzplaukt, lai ekonomika uzplaukt, lai viss būtu ļoti veiksmīgi. Tās ir formas. Un par piramīdām. Par piramīdām ir tā, ka daudzi varbūt to nemaz nezina. Visi zina, piramīdas tas ir. Kāpēc piramīdas? Piramīdas un puslodes ir ārkārtīgi spēcīgi forma, kas, viņi rezonē šo emocionālo astrālo lauku, bet arī šī te forma rada tā saucamo nesēju vilni. Nesēju vilnis, tas ir tāds neredzams vilnis, uz kura var uzsēdināt enerģijas, kas iziet cauri zemeslodē visspēcīgākiem svinam. Tas ir arī šis te nesēju vilnis ir arī tāds, kas ir, kāpēc šīs ģeometriskās formas strādā. Šis, piemēram, ir, atgriežoties, šeit ir tādi, te ir tā kā tāda ciparnīca, es griežu, un tas, ko es griežu, ir, šeit ir noteiktas formas, kas dod šo te nesēju vilni. Viņš tikai ir modificēts, kas šīs te divas grūti, es nofotografēju madaru, un pēc tam, un šīs te veidojās noteikts leņķis, zinot, kurš leņķis viņš. Un tā forma, caur kur tas leņķis iet, viņš iziet cauri tā kā visam. Tas grūti ir aptvert. Tātad piramīdas un puslodes veido šādu te nesēju vilnu, uz kuru var uzsēdināt to enerģiju, ko mums vajag.
tā lieta nav tik vienkārša. Tā lieta nav tik vienkārša. Tā iemesla, ka, ja cilvēks paņem piramīdu, jā, nu tā kā Eģiptes piramīda ar četrām, un uzliek sev virs gultas uzkarinu. Un iedomājieties, tur ir milzīgs nesējums, milzīgs pastiprinātājs. Un ja tur ir apakšā āda ar krustpunkts, ja tur ir nesakārtotas enerģijas, tad kas notiek? Tad tā piramīda pastiprina, un viņai pašai ir šis te nesēja vilnis, kuram ir 2 komponenti, labvēlīgais un nelabvēlīgais. Ļoti nedaudz sarežģot. Un mēs patiesībā neapzināti varam pastiprināt kaut ko nelabvēlīgu. Nesaprotot, kā piramīda strādā. Un tāpēc saka, nevēlti uzmanieties ar piramīdām. Un tas, kāpēc, pirmsim, ja jūs paskatītos un uzzinātu vairāk par lielām Eģiptes piramīdām, tad Gīzes lielā piramīda, piemēram, viņa ir modificēta, viņai plaknes nav taisnas, viņai ir neliels 1% iespiedums viņas plaknēs. To var redzēt ar droniem, tas arī internetā var atrast. Kāpēc? Jo izmainot nedaudz, piekoriģējot piramīdas formu, mēs noņemam šo te vertikālo kaitīgos nesēja viļņa staru un atstājam tikai pozitīvo, labvēlīgo drīzāk. Labvēlīgo. Līdz ar to, ko darīja, teiksim, puslodes, kāpēc ir uz teiksim, pareizticīgo baznīcām, kāpēc puslodes izmanto, vai tur pat tās Panteonā Romā. Puslode arī rada ļoti spēcīgu šādu te, ļoti spēcīgu vilni, bet šo te puslodi viņi modificē. Vai nu viņi pagarina nedaudz, lai viņi nav perfekta puslode, vai viņi uzliek kādu mazu āķītu uz augšu, vai krustiņu, vai kaut ko uz leju, bet viņu pavisam viegli šo formu modificējot, tiek viņa noharmonizēta, izmantojot viņas jaudu, bet izmantojot tikai labvēlīgos aspektus. Un tad bija ļoti interesants stāsts par franču zinātnieku de Belizon, kas bija 20. gadsimta 30. gadi. Tas, ko es pieminēju, tāda franču radiostēzija zinātne. Tā bija milzīga lieta, kas Francijā bija mājas un pētniecības institūti, kas nodarbojas tikai ar franču radiostēziju. Tās ir zināšanas, kā Sorbonas profesori bija iesaistīti, kā noteikti leņķi rada noteikts enerģētisks efekts. Un viens no šiem te pētniekiem, viņš savā laboratorijā tādā sajūsmā par šīm te puslodēm un par to milzīgo enerģiju, ko viņas rāda, viņš bija izveidojis no koka tāds milzīgs puslodes un salicis tā kā šašliku uzvērt, viena aiz otras, un milzīgs. Un, diemžēl, nezinot, viņš spēlējās ar ļoti spēcīgām enerģijām. Vienā rītā viņa atrada laboratorijā pilnīgi izživuši, tas ir dokumentēts, viņš tā kā mūmija bija. Jo šī enerģija viņas sausina. Un tāpēc viņas sausina, viņā dehidratizē. Tā ir dehidratizējošais aspekts viņai. Un tā tālāk par to varētu daudz runāt. Tāpēc mums ir jāzina, mums ir jābūt ļoti jāapzinās, ko mēs darām. Un nelieciet vienkārši piramīdas sev virs gultas. Modificējiet viņas. Ja jums ir piramīda mājās, ir daudz izmanto. Piemēram, šungīta piramīdas ļoti daudziem patīk. Lieliski lieta šungīts ir akmens, kas harmonizē tieši elektromagnētiskos laukus. Tad viņām bieži vien ir kaut kāds viņš tā kā piramīds un tad tāds neliels tā kā tāds pamatiņš vēl. Ļoti labi. Vai arī, ja jums ir vienkārši piramīda no akmens, ja jūs nezināt, jums ir pēkšņi rodās sajūta, kaut kas varbūt nav labi, tad vienkārši vai nu uzlīmējiet līniju viņai tā kā no augšpuses, tā kā pa skaldni pa vidu vienkārši līniju vai vienkārši ar nazīti iegravējiet līniju. Viņi nomainīs to negatīvos aspektu un paliks tikai pozitīvais aspekts. Tā ir vesela lieta, par ko cilvēki nezina. Tu teici par Francijā to ceļu, ka viņi apzināti uztaisīja tās ielas par kanāliem un to gribēja prasīt. Kur iet cilvēks, neapzināts cilvēks, stulbā valdība, kā man viss izvesīs ārā, vai iet arī cilvēks, kas ir ļoti paldies, kad es šeit esmu, ka es varu šo dzīvi piedāvāt. Vai tas izmaina kaut kā to, kā pilsēta plauks un būvēsies saistībā ar šo? Atbildā ir jā. Ja cilvēks ir ļoti apzināts, un ja viņai ir kaut ļoti jaudīga apzinātības enerģija, tad viņš šo te enerģiju stiprinās. Ja cilvēkā ir pretēja enerģija, kas ir, bet tā pretējā, ja tā ir balstīta uz viņa zemapziņas, uz programmām, uz traumām un uz slikti, tā enerģija, jebkurā gadījumā ir zemāka vērtība, jeb zemāks spēks.
mazāks spēks, tā ir zemāka frekvence. Savukārt enerģija, kas nāk no spēka punkta, no spēka vietas, visos gadījumos ir daudz tīrāka un dzidrāka nekā jebkura negatīva enerģija, kas ir cilvēkam, kas ir zemāka frekvence. Līdz ar to, jā, cilvēks var ietekmēt, bet tā kosmiskā enerģija visos gadījumos harmonizēs arī šo cilvēku un viņa negatīvās domas, un iespējams, ka viņš ceļa galā jau būs palicis tāds smaidīgāks un priecīgāks. Un kā tas atspoguļos uz to, ka tu esi bijusi mājās? Piemēram, tu esi bijusi manā mājās un ielaidusi šo plūsmu, vai tas man palīdzētu, piemēram, vienu reizi, ka es nodusmojos uz to kaimiņu vai mammu vai uz kādu citu, ka tas telpā noturētu to frekvenci un man tā kā palīdzētu atgriezt, nevis tieši iekrist tajā emocijā iekšā. Tieši tā, tu atgriezies, tev ir vieglāk atgriezties pašai savā centrā. Mēs turpinām būt cilvēki ar mūsu visām lietām, kas ar mums notiek, bet mēs vairs varam neiekrist tik dziļi, kā varbūt iepriekš, ja nebūtu harmoniskā vidē dzīvoši. Tas tā kā mēs dzīvojam stresainā vidē, neredzamā stresainā vidē, bet, protams, ka mēs uzķeramies daudz ātrāk un intensīvāk nekā, ja tas fons ir mierīgs. Jā, bet labi, atgriežamies. Un tā ir kā mūsu svētā oāzīte, kur Precīzi. mēs varam atslābt. Labi, es esmu sapratusi, ka tu enerģizē mājas. Ko tu vēl dari? Vēl es nodarbojos ar cilvēku harmonizāciju, arī tāpat izmantojot bioģeometrijas zināšanas un bioģeometrijas rīkus. Un tāpat kā telpās ir visi šie smalkie enerģijas līmeņi, protams, to mēs labi zinām cilvēkā, ne tikai fiziskais ķermenis, vitālais, emocionālais, mentālais un garīgais. Un ko tad harmonizē, bioģeometrijā harmonizē? Tos varētu saukt vienkāršā valodā par enerģētiskajiem blokiem, kas atrodas mūsu enerģētiskajā laukā. Bet pirms es par to vairāk runāšu, es gribu teikt, ka sākam ar uzskatu un ar uzskatu to, ka ar mums fundamentāli viss ir kārtībā. Ar mums viss ir kārtībā, jo fundamentāli mēs esam bezgalīga mīlestības gaismas būtne, mēs esam mūsu patiesā būtība, ir mūsu augstākais es, mūsu patiesais es. Un tas, kas ir disharmonisks, tās ir šīs te mūsu dažādas zemapziņas programmas un dažādas enerģijas, kas ir pielipušas, varētu teikt, kā tādi burbuļi mūsu laukā. Un tas, ko dara bioģeometrija, ir atrod, kur tad ir šīs disharmoniskās enerģijas, kas iekapsulējušies tā kā laiktāpā mūsu enerģētiskajā laukā, identificē tās un iegriež tajā ziņā un, kas saka, iedod dzīvības enerģiju specifiski tai identificētajai enerģijai, lai viņa izgaismojās un alķimizējās pati. Es neko nedaru, es iedodu to enerģijas tā kā tādu signālu. Un tā ir dzīvības enerģija, kas pati to izdara. Un tehniski tas notiek tā, ka harmonizācijas cilvēks atnāk pie manis. Mēs to varam darīt online režīmā. Pirmā daļa ir diagnosticēja, kurā vietā tad viņa enerģētiskas laukā ir šie enerģētiskie sablievējumi un vāciņi, kas tie var atrasties emocionālajā, mentālajā, kādam garīgajā. Nekas nav ne labāks, ne sliktāks, tad vienkārši viņi ir tur, kur viņi ir. Vienmēr mēs sākam ar nodomu, kāda ir galvenā tēma, kāpēc tu esi šeit atnācis. Vai tas ir nodoms, tā var būt konkrēta slimība, tas var būt kāds konkrēts, tas var būt par attiecībām, tas var būt kāds jau apzināts sevī aspekts. Cilvēks ir, es gribētu, teiksim, tikt vaļā jūtu sevī upurīt, vai nejūtos pietiekami labi, vai nevar atrast savu sajūtu, ko man īsti darīt. Es vispār esmu tā kā sastrēgumā, vai es gribu savienoties, tiešām sajust savu patieso es vairāk. Lai kāds ir tas uzstādījums, katrs uzstādījums ir tas, kas tam cilvēkam konkrētā brīdī ir vajadzīgs. Un šajā uzstādījumā, kas ir jau enerģētiskais vektors, tad notiek diagnosticēšana izmantojot tādu bioģeometrijas lietu kā bioparaksti. Un tas izskatās bet šādi. Tās ir šādas līnijas. Viņām nav nekādas ne reliģiskas, ne citādas nozīmes, bet šīs līnijas, šādi paraksti ir 100 un vairāk. Un šīs līnijas atspoguļo to, kā katrā orgānā plūst dzīvības enerģija. Tāpat kā mēs zinām, austrumu medicīnā ir meridiāni, pa kuriem plūst enerģija ķermenī, tāpēc arī katrā orgānā plūst dzīvības enerģija, jo dzīvības enerģija ir viss pamatā. Katrā orgānā viņi var plūst dažādos veidos. Un katrs veids, plūsmas forma, nosaka, kāda funkcija tam orgānam būs.
Sirdī ir vairākas funkcijas, aknām ir vairākas funkcijas, un katrai šai funkcijai ir dažādas enerģētiskās plūsmas. Tātad diagnostikā es izmantoju rīkus, kas ir arī šāds. Tas sauc par cilvēku arhetipu līnijās, lai vienkāršot, tas ir rīks, tā ir ideālā cilvēka hologramma. Un es izmantoju tātad šos te, zinot, kā būtu jāplūst katrā orgānā ideālā veselā cilvēka enerģijai, kas attiecās ne tikai uz fizisko, bet arī emocionāli, mentāli, no visiem enerģijas līmeņiem. Un izmantoju svārstiņus, ko jau es rādu, kas, kā jau es teicu, tie nav svārstiņi, kuriem es kaut ko jautāju, un atrodu, kurās vietās cilvēkam, kuros orgānos spoguļojās traucēta dzīvības enerģijas plūsma, un kurā enerģētiskajā līmenī atrodas šīs plūsmas pārāvuma pirmavots. Tas var būt emocionālā, tas var būt mentālajā. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir slims ar aknām vai ar nierēm. Tas nozīmē to, ka potenciāli, ja turpināsies šis te pats viņu, šis enerģijas bloks, viņš var potenciāli manifestēties kā kāda kaita nierēs vai aknās, kā piemēram. Līdz ar to, kad esmu diagnosticējusi, izmantojot šos rīkus, un caur šo diagnostiku un pārunājot to, es aizņemu apmēram kopā sesija ir kāds 2 stundas vai pat vairāk. Šajā pārunu rezultātā, kad cilvēks rekords spoguļojas uz aknām, uz nierēm, tur mēs arī parunājam par psihosomātiku, kas ir jo katrs orgāns spoguļo kādu emocionālu vai mentālu, sauksim tā par konfliktu vai disonanci. Klasika ir aknas, aizvainojums, acis, ko es negribu redzēt. Daudz dziļāk nekā tas, bet cilvēks jau šajā diagnosticēšanas pirmajā daļā jau jā, interesanti. Un tad rodās arī tāda interesanta skaidrība un savalkās tie palīdz ieraudzīt arī tos modeļus dzīves situācijas, kas turpina atkārtoties, kā piemēram. Un tad otrajā daļā, izmantoju šos pašus bioģeometrijas rīkus, es pludinu, burtiski lietoju vārdu pludinu, šo te dzīvības enerģijas vajadzīgo plūsmu vajadzīgajā smalkās enerģijas līmenī, kas spoguļojās uz konkrēto orgānu. Būtībā tāda lāzerīte tiek iepludināta. Un tas rezultāts ir tāds, iepludināšana ir tāda, ka cilvēks sēž krēslā, viņš pilnīgi atslābis. Es arī lietoju šos te rīkus, arī tā skaistā, lai pludināšana palīdzētu smadzeņu balansēšanas, šādus te stabiņus, kas balansē labo un kreiso puslodi, kas palīdz atbrīvoties. Un aicinu cilvēku sakot, viņam nekas nav jādara. Tikai jāsako līdzi, ko es saku, un ja aizmieg, tas arī nekas, tā tam jānotiek. Un vispirms mēs aicinu viņu ieiet tādā noteiktā rezonansē ar sevi. Viss noteikti caur akto, es nevienu neārstēju, es tikai caur mani plūst enerģiju. Pie tam viņa plūst ļoti specifiski. Un cilvēks, nonākot noteiktā frekvencē, sazināties gan ar Zemi, gan ar kosmosu, savienoties pats ar savu centru, pats ar savu augstāko es, saņemot šo te dzīvības enerģijas dušu, ja tā var teikt, es stāvu viņam blakus, klāt neskaros šādu vēl īpašu svārstiņu, kas rada ļoti spēcīgu, tā kā pastiprināt dzīvības enerģijas lauku, plus vēl ar to instrumentu, ar cilvēku fotogrāfiju šajā gadījumā tiek pludināts. Un aicinu, mēs kopā, tā kā viņš caur apziņu seko līdz, ko es saku, atlaižam to, atlaižam tā skaitā, ja tas var atrasties par iemeslu, varbūt kaut kādu senču, pieņemsim, pārmantots uzskats, kaut kāda programma. Tas var būt jebkas, mēs izējām cauri visām iespējamībām un aicinam arī pašam ķermenim piedalīties, katrai šūnai, 47 triljonu šūnu, katra apzināti. Un šādā saslēgumā gan ar augstāko es, gan ar ķermeni, gan ar apziņu, gan ar zemapziņu. Tāds meditatīvs, es lietošu vārdu hipnotisks, tā nav hipnoze, bet vienkārši tās enerģijas cilvēks var just, kad kaut kas tā kā sāk notirpst roka, piemēram, vai kaut kāds tā kā spiediens. Tas nav ne sāpīgi, nekas, vienkārši jūt, ka kaut kas tā kā, var būt tā, var arī nekas nebūt. Un tad mēs izējām cauri visiem atrastajiem šiem te bioparakstiem, tie var būt 5 vai 10 vai 15 vai 1, es nezinu, kam cilvēks ir gatavs, tādi bioparaksti arī tiek atrastas, arī svarīgi, caur nodomu, un saņem šo te dzīvības enerģijas plūsmu. Cik daudz
tas tiks absorbēts, ir cik cilvēks spējas un ir gatavs saņemt, cik būs, jo mazāk pretestība, jo vairāk arī saņems. Un rezultāts var būt bieži vien sajūt, ka kaut kas no maniem pleciem ir noņemts nost, kaut kāds neredzams smagums. Var iestāties miera sajūta. Var iestāties, es ieraudzīju tajā meditācijā. Ir dažādi cilvēki, kāds redz, kāds neredz, kāds jūt smaržas, kāds neko. Viss ir, katram ir savādāk. Man radās tāda, es pēkšņi es tagad reku šitas te un kaut ko ieraugu. Tā kā ieraugu to lietu no citas perspektīvas. Tas var būt. Un šī sesija vienmēr notiek vislabākajā veidā, tam cilvēkam tik daudz, cik viņš ir gatavs paņemt. Un es rekomendētu vismaz 3 sesijas, bet tas ir atkarīgs no katra, jo pirmajā bieži vien mēs vienkārši noņemam to pirmo slānu, un tas pirmais slānis, tās ir tādas lietas kā kauns, aizvainojums, paškritika, neesmu pietiekams labs, tas ir tāds, varētu, fona migla, tāda, kas izplūst, kas izplūst visur citur cauri. Un tad nākošās sesijās jau iet vēl dziļāk, jau ar specifiskām lietām. Bet es saku, katrs ir savādāks, kāds uzreiz var nākt ar kaut ko specifisku. Nav viena recepta visiem, tas ir unikāls. Unikāls tieši tam cilvēkam, protams, piemērot sesiju, bet, protams. Tad, kad šis process ir veikts un es esmu sajūtis savu dabisko savu spēku, tu dod mājās kādus instrumentus vai norādījumus, kā to visu uzturēt? Vai kā, lai tā kā neiekrīt vecajās sliedēs? Jā, pats pirmais, ko es izveidoju tādu līdzīgu kā šis, tādu lapu, šīs ir ģeometriskas formas, kuras šajā centrā es ielieku šī cilvēka fotogrāfiju, un šajā gadījumā tas kaut kas cits, bet es ielieku šo te atrastos bioparakstus, tā kā sataisu, un aizsūtu šādu te lapu cilvēkam, kur viņš izdrukā un ielaminē. Ļoti svarīgi ir ielaminēt, lai nebūtu vidas toksiskās enerģijas, neiedarbotos. Šis ir tā kā C vitamīns vai kāds tur vitamīns, ko var nolikt kā gleznu, kā caur fotogrāfiju, caur šo te lauku, caur šiem te starojumiem, tas šīs te bioparakstu enerģija pludinās un atmiekšķē un turpin pludināties. Tas ir viens. Tas ir tāds, es saku, kā tāds vitamīns. Tad nākošais es dodu arī praktiskus aicinu katru dienu atcerēties, kāda bija tā sajūta sesijas laikā, jo sesijas laikā mēs nobeigumā mēs ne tikai noņemam tas, kas nav vajadzīgs, tur varbūt arī kaut kādas dvēseļu daļas, kuras ir kaut kur citur aizlidojušas un kas mēs atsaucam atpakaļ attīrītas un saņemam vai atdodam tas, kas nav vajadzīgs. Es saku, katram tas nāks, būs cits tas stāsts. Un otrajā daļā cilvēks sajūt, kā tas ir, kad viņš sajūtas tā, kā viņš vēlās, vai ka tā problēma ir atrisināta, vai kad ir vesels, vai sajūt, ka es dzīvoju, man ir brīnišķīgas attiecības, vai es pārpilnībā dzīvoju, lai kas kuram ir, un kāda ir tā sajūta, jo sajūta ir signāls zemapziņai. Tas tā kā iedot adresi taksometrā uz zemapziņu caur sajūtām, un caur sajūtām arī zinās, kur doties. Un tas, ko es dodu vingrinājums, lai cilvēks katru dienu kultivē šo sajūtu. Tas tā kā izveidot burtiski jaunas neironu saites, lai tas kļūst par manu signālu, manu jauno Wi-Fi signālu pasaulē. Tas tā kā mācīties svešvalodas. Mēs nevaram vienā dienā iemācīties jaunu valodu. Mums katru dienu ir jāmācās. Vai biogeometrija var samazināt un ietekmēt 5G un Wi-Fi to ietekmi visu? Tas tāds populārs mūsdienu jautājums, vai ne? Un pa telefoniem un kā šis aspekts? Jā, biogeometrija ir ļoti tieši lieliskākais rīks. Vismaz no tiem visiem rīkiem, ko es varu metodēm, kas eksistē pasaulē, tieši 5G un jau kāda elektromagnētiskā starojuma nevis vārds samazināšanai, bet pilnīgai transformēšanai. Jo tas, kas notiek, atbildi ir jā.
tā nav bloķēšana, tā nav kaut kādu foliju cepurīšu uzlikšana vai iešana dzīvot zaru būdā. Mēs turpinām saņemt visus šos signālus, tikai šis elektromagnētiskais signāls, vai tas ir 5G, vai tas ir caur elektrību, vai caur iekārtām, viņš tiek transformēts, viņā tiek pieliktas iztrūkstošās komponentes, kas ir tās, kas ir mūsu šūnu elektromagnētismā. Emocionālais, mentālais un garīgais plāns. Un šis elektromagnētiskais vilnis, viņš kļūst pilns ar to, viņš kļūst veselīgs. Un patiesībā viņš mums nāk tikai vēl par labu. Jo tas, ko mēs pašlaik saņemam, ir tā kā puķīt ar divām lapiņām, bet mums vajag visu skaisto ziedu. Un kā to izdarīt? Un kas būtu jādara, lai būtu šis skaistais zieds? Lai šis skaistais zieds būtu, tātad, protams, telpu harmonizācija, ko es iepriekš stāstīju, kur es atnāku un izmēru telpu un aktivizēju dzīvības enerģiju, lai visa telpa piepildītos ar dzīvības enerģiju, kas noharmonizēs visas disharmoniskās enerģijas, tā ir skaitā 5G un 12G un visus G, jo viņi ir piepildīti ar šo 98% enerģiju, kas ir, tā ir cita oktāva. Tā nav cīņa, vienkārši viņi ir izgaismojuši. Bet praktiski tie, kas varbūt visādi iemeslu dēļ es nenonāku līdz manīm vai līdz bioģeometrijai, tad ir vismaz uz telefoniem var līmēt uzlīmes, un es arī ieteiktu pārdomāt tikai tiešām paskatīties, palasīt, ne visas uzlīmes strādā. Uzlīmes, tad šis konkrētā ir uzlīme, kas transformē šo te starojumu no telefona. Šeit ir tāds leņķītis, kas ir bioģeometrijas leņķītis, kas šo te vilni, tehniski runājot, maina viļņa proporciju, kas rezonē ar dzīvības enerģiju. Tā tehnika. Bet pats vienkāršākais ir neturēt telefonu tuvu, slēgt uz lidmašīnas režīmu, uz nakti, neturēt sev pie galda lādējoties pa nakti uz šo te naktsgaldiņu. Tas būtu laikam viss. Pat tad, ja ir uzlīme, to labāk nedarīt. Tad, kad ir uzlīme, tad ir labāk. Es visos gadījumos slēdzu ārā. Man jau ir automātiski uz lidmašīnas režīmu. Ja ir uzlīme, tad viņš nekaitē. Bet atkarībā kādu uzlīmi. Ne visas uzlīmes ir pietiekošas. Šajā mirklī mēs runājam par to, kas ir iegādāt no tevī. Jā. Tās tad var turēt, bet tiem, kam nav uzlīmes, tad neslēdziet telefonu un neturiet telefonu lādēšanas režīmā sev pie galvas. Es domāju, ka tā kā kādreiz vēl 60. gados vai 50. gados bija reklāmas, kur ārsti reklamēja cigaretes. Tās ir zināmas reklāmas, viņas var atrast internetā. Tāpat tās vēl pavisam drīz jau būs, mēs skatīsimies uz to pašu, ar tādām pašām acīm uz to, kas notiek mums ar elektromagnētisko lauku, jo viņš to ietekmi ir ļoti daudz pētījumu par ietekmi. Bet tas ir tehnika, tas ir telefons, ko mēs visi pazīstamāk zinām. Un kas mums vēl ir? Printeri, tas arī kaut ko? Printers ir mazāk, bet viss, kas ar Wi-Fi, tās kastītes. Tas, rūters, tas tāda kastīte, tur maza antena, kas mēs tad mājās, mums nevajag vadus, lai mēs varētu. Jā. Tas rūters, telefons, īpaši, bezvadu, arī ietekmi no telekom, no torņiem, no mobilā telefona torņiem. Uz visu reģionu mums ietekmē. Mēs praktiski nevaram no tā izvairīties. Un vēl šie elektromagnētiskie viļņi, viņi paliek tā kā tāds fona vilnītes, saucās kompresijas viļņi mūsu vidē. Un tad to sauc par elektrosmogu. Un mēs visu laiku esam tajā laukā. Diemžēl tas tā ir. Un tad, protams, ja telefons ir pavisam tuvu, tas starojums būs spēcīgāks. Ja viņš ir tālāk, tad tas starojums būs mazāks. Un es zinu, ka Francijā, piemēram, jau bērndārzos silītēs aizliedz bezvadu tehnoloģiju. Tas jau ir oficiāli aizliedz. Tā būs pamošanās liela. Jo šis mākslīgais lauks disonē ar mūsu dabisko lauku. Un, ja ir iespējams, pēc iespējas ejiet staigājot ar plikām kājām pa zemi, jo zemes dabiskais elektromagnētisms, kurā ir viss puķītes pilnās, viss krās, noharmonizēs mūsu lauku. Pie dabas, ejiet staigāt, brauciet pie jūras, bet tiešām šis sasaist ar dabu ir mūsu atslēga. Un kā tas ir, ja mēs varam,
pie tevīm 3 sesijas bijuši un staigājam pēc iespējas, ka nav ziema ar plasām kājām. Kā tad mēs ir vēl kaut kā mēs jau gribās lietot vārdu pasargāt, bet tā kā palīdzēt, lai no šiem stariem tā kā šo tēmu tā nobeidzot. Ir, piemēram, kaut ko kaklā kāds jākarina, lai tas tā kā harmoniskāk būtu un būtu mazāka tā ietekme vai... Jā, mēs var karināt kaklā. Ja jūs telefons, ar ko jūs staigājat apkārt, ir noharmonizēts, tas jau ir daudz, bet, protams, es ieteiktu arī kādas no šīm lietām. Šis konkrētais, man kaklā ir šie te tāds medaljons, kurā ir bioparakstu iegravēti tie, ko es rādīju iepriekš, tāda izlase, ja tā teikt, kas visam ķermenim. Šis ir ļoti labs tāds kopējais, tā ir rezonance ar dzīvības enerģiju. Šis te vienkāršais leņķīts, tik vienkārši. Ir kaklā karinām, kas ir šis nav tas, bet ir specifiski, kas ir, lai harmonizētu šo te ietekmi no elektromagnētiskā lauka. Ir tāda arī speciāli tāda. Viņi izskatās kā tādi, viņi ir neparasti, jo viņi ir glīti. Ar to, ka nav saprotams, kas tas ir, tā ir tā kā var uztvert to kā tādu māksliniecisku figūru. Un tad teorētiski, ja es daru visas šīs lietas, tad nav nekāda ļoti liela ietekme tur torņiem vai kas uz manīm. Tad es esmu tādā harmonijā ar to. Tas palīdz būt harmonijā un īpaši iedomājieties, jūs atgriežaties savā mājā, kur jūs vismaz 8 stundas diennaktī uzturaties. Īpaši guļamistabas ir prioritāte. Cilvēks harmonizējas, mums ir tā tendence atgriezties šajā te harmonijā savā. Un ja jūs atgriežaties, pat ja jūs esat visu dienu bijuši pilsētā, kur pilns ar visādiem šiem te starojumiem, jūs atgriežaties savā oāzē un jūs noharmonizēties. Cilvēks bioloģija ir fantastiska. Sapratu. Tad, Dace, tu harmonizē mājas, tu harmonizē cilvēkus. Ko tu vēl dari? Es vēl nodarbojos ar grupu harmonizāciju, tas ir saistīts ar cilvēku harmonizāciju. 2 reizes mēnesī es organizēju nelielām cilvēku grupām Rīgā un Ikšķelē, kur es dzīvoju, harmonizācijas meditācijas, kas ilgst apmēram 1:15, 1:30 minūtes, kurus laikā mēs ar bioģeometrijas rīkiem es izveidoju ļoti spēcīgu dzīvības enerģijas lauku. Un līdzīgi kā privātās sesijās, mēs uz jogas paklājiņiem guļot, spilventiņa, sedziņa, tādā vieglā, transcendentāli, hipnotiskā, lai kā to varētu nosaukt, meditatīvā stāvoklī, arī ieejam, savienojamies paši ar savu augstāko es un ar nodomu atbrīvojamies no tā, kas vairs nekalpo un saņemam, ieliekam jauno nodomu, jauno enerģiju. Tā kā tas ir lauks, kurā nav laika, tas ir ārpus laika, tad ir iespējams tikt ļoti, ļoti dziļiem slāņiem, ja tā var teikt. Klāt, un vienmēr katra meditācija, harmonizācija ir pieskaņot arī kosmiskajiem cikliem, lai mēs izmantot jau kosmiskos šos te notikumus. Es neesmu astroloģijā, tas nav par astroloģiju, bet viņi ir pilns mēnesis, tur ir sava dinamika, ja tas ir, ja tur planēta parāda, tur ir cita dinamika un tā tālāk. Kāds ir visspilgtākais gadījums, ar ko tu vari padalīties, kā tu redzi, kā tas ietekmē, kā bioģeometrija ir ietekmējusi cilvēku dzīvi? Es esmu redzējusi un piedzīvojusi, ka cilvēks pavisam vienkārši piemērs, kad meitene atnāk pēc sesijas, kuras viņas tēma bija, kā es varu beigt pašsabotāžu. Es tā kā jūtu, ka nesaprotu, kāpēc es gribu, bet es nevaru saņemties un gudra, smuka un viss. Tas par neticēšanu sev un ir kaut kas. Un pēc sesijas viņa saka, es burtiski, es jau vēl nebiju līdz mājām aizgājusi, kad man atskan zvans, ko es ilgi gaidīju, piemēram. Es gaidīju un man izveidojās tas projekts, ko es tā kā visu laiku biju atlikusi vai baidījusies, un es izdarīju to, ko es ilgi atlikusi. Tas ir viens piemērs. Par zobārstniecības klīniku es jau minēju, ka kāpēc es jūtos ļoti labi. Tad, ir kaut kas tā kā palaists kaut kāds. Atbrīvojās ceļš, bet vislielākais, tas, ko saka visi, es varētu teikt visi līdz šim,
nesaprot, bet uzlabojušās savstarpējās attiecības. Jā, tie ir tie tādi spilgtākie. Ir cilvēki, kurš bija tā, ka sievietei, kurai suns, atnākot mājās pēc sesijas, suns staigāja viņu apkārt ar tādu lielu līkumu. Un nevis tāpēc, ka viņš bija pārsteigts, jo viņš tā kā saprot, kaut kas ir mainījies. Nu, protams, draudzīgs un tā, bet tā kā tā. Man ir bieži vien, ka es harmonizēju ar kaķi, sāk dīvaini uzvesties, vai nu viņi sāk gar kājām, tā kā maina savas lokācijas vietas, jo kaķi ir enerģijas transformatori. Ir tik daudz pazīmes, kas liecina, kad kaut kas notiek. Kaimiņi sāka savādāk uzvesties. Es jau stāstīju, tas mājas pārvaldnieks organizē sanāksmes, lai māju harmonizētu, jo tas enerģijas jau izplatās visur. Es nesolu šos visus brīnumus, bet tas, kad ir kopējā iekšējā miera, tāda transcendentāla, dziļa miera sajūta, to saka visi. To nevar aprakstīt. Kas nosaka un vairo spēcīgu dzīvības enerģijas plūsmu? Viss. Tas ir ēdiens, ko mēs ēdam, dzīves ēdiens, vairo tajā dzīvības enerģija, ūdens, ko mēs dzeram, dzīvības enerģijas nesēs, kā mēs elpojam. Mēs elpojam dziļi vai ar smalko, ar šauro šo te seklo elpu. Tās ir mūsu domas, tie ir mūsu uzskati, tās ir mūsu emocijas. Pilnīgi viss ietekmē dzīves enerģiju. Dzīves enerģija ir viss. Kāds varētu būt pirmais solis, ko katrs var izdarīt jau šodien, lai uzlabotu sev vidi apkārt? Palūkojieties uz savu māju, uz savu istabu, no skatu punkta, ka tā ir dzīva enerģija. Un viņa reaģē uz jūsu domām un emocijām. Un pateicība. Paldies, mīļā māja, paldies, mīļās sienas. Burtiski pludiniet savā telpā pateicības un pozitīvu enerģiju. Tas ir pats pirmais. Protams, saules gaisma, jā. Protams, ko mēs vēl varam, ja nekas netiek darīts no, teiksim, telpā, tad jūs zināt, kur ir ādera krustpunkts, un nevajadzētu gulēt uz ādera krustpunktiem. Bet, ja telpa ir noharmonizēta, tad āders kļūst par kolosālu lietu. Tas ir vienkārši, tā ir zelta upe, pa kuru plūst enerģija, jo katrs āders centrā ir zelta stīga, kas tiek aktivizēta. Ko mēs vēl varam darīt? Jā, pats galvenais ir, kādu enerģiju mēs redzam, jo mēs esam vide un cilvēks ir atvērts enerģijas sistēmas. Mēs burtiski varam ietekmēt vidi. Tāpēc jau ir, taču mēs esam arī sajutuši, ja mājā dzīvo laimīgi, priecīgi cilvēki, mājā ir cita sajūta. Tas ir par to tik vienkārši. Tev ir kāds sakām vārds, paruna, afirmācija, kas tevi pavada ikdienā? Tava ikdiena. Es radu savu realitāti. Un šī afirmācija liek man pašai sev atgādināt, ka es esmu tas raidītājs, kas ir avots un iemesls tam, kas notiek ar manu dzīvi un ar to, ko es redzu, sajūtu un pieredzu savā dzīvē. Es esmu radītāji. Es radu savu dzīvi. Es radu savu realitāti. Un tas ir tā kā, lai atcerētos, lai neieietu tajā, kā mums ir tendence, gribās aiziet, kaut kur aiziet uz lejupējošā spirālē, bet tieši tas tā kā Minhausens izvelk sevi aiz matiem uz augšu, un es esmu pati savas realitātes radītāja. Tāds jautājums, vai tu esi piefiksējusi, vai tev ir kaut kāda informācija nākus, ar kur tu saskaries, kas ir tā kā kolektīvajā laukā, tā kā Latvijas, piemēram, līmenī, kas ir tāds, kas varbūt parādās tā kā kolektīvā, nevis individuāli vienā cilvēkā, bet tā kā pārsvarā cilvēku, vai Jā, es jūtu, tāpat kā mums ir mūsu pašu šie enerģētiskie, sauksim tas par blokiem vai kādiem sabiezinājumiem, arī mūsu zemē un vietā, kur mēs dzīvojam, un arī kultūras telpā, sociumā. Un Latvijā man šķiet, tas droši vien nebūs jaunums, ir
mana personīgā sajūta, ka te ir liels smagums, un nevelti šeit ir tik jaudīgi cilvēki. Un tas smagums nāk mums zināmu vēsturisku apsvērumu un ģeopolitisku situāciju dēļ, un kāri un izsūtīšanas tā tālāk, un arī šīs te atcerēšanās pagātnē, kultivēšana, nebeidzamais skaits filmu par to, kādas bija šausmas, kā mūs izsūtīja, nepārtrauktās sērdienas. Es pat esmu viena no šīs te, kas saka, arī manā ģimenē ir izsūtīta. Neiet runa par to, iet runa par to, ko mēs kultivējam. Un šis te, kā mēs pievēršam uzmanību, ir jāatcerās. Bet vai mēs pievēršot uzmanību tik daudz šai pagātnē un šīm te sāpēm, vai mēs viņas patiesībā nebarojam? Un tādēļ es gribu teikt, ka tas, ko es sajūtu Latvijā, ir, es lietošu tādu, es drosmīgi atļaušos to teikt, upurīša enerģētiku. Tajā ziņā, kaut arī saka, nē, taču. Bet upurīša un angļu valodā ir victim, tas ir nedaudz victim consciousness, ja upurīša apziņa latviski, tas skan rupjāk un tur ir smalkāk lieta. Tā ir tā sajūta, kad ir kaut kādi lielāki, tad valdība, tad ir kaut kādi spēki, un ko mēs tur nabaga kalpa, tie kungi, tie tur tā, tā ir tāda. Tas ir tas fons, tāpēc, ka mums ir arī pamats tā domāt, protams, mēs taču tā bija, bet šis te, ko es jau neko, es jau maziņa, un tie kaut kādi atnāks, kur ir mūsu vadītājs, kurš mūs iznesīs saulītē, piemēram, šāda te, daudzplākšņaina, un tā ir patiesībā savas varas, savas spēka atdošana kādam citam, un tas ir tas, ko es izjūtu Latvijā, ka mums jābūt drosmīgākiem. Es esmu savas realitātes radītāja. Es veidoju, es varu drosmīgi uzdrošināties, pateikt to, ko es domāju, nebaidīties no nosodījuma un tā tālāk. Bet tieši šī te upurīša maziņā pelēkā džemperītī, es atvainojos, sajūta, kas varbūt, ko es izjūtu ļoti daudz. Bet ļoti daudz mainās. Mums ir fantastiski, tā kā neaprakstāms skaits cilvēku, kas ir pamodušies un kas ieraug šo visu, un tā kā rozā brīlis, es kaut kādas pelēkās brīlis drīzāk nokrīt, un kas es esmu, un sajūt sevi, un šī te apzināšanās, es nezinu, tas ir kaut kas fantastisks, kas notiek tā kā. Runājot par drosmīgām lietām, pēdējā laikā man nāk tāda tēma par to, kad iet cilvēki garīgajā attīstībā, viss ļoti super. Bet tad ir tāds tīrs kanāls, kur tu ej tiešām uz beznosacījumu mīlestību, un tad ir tie cilvēki, kas tā kā kačā savu ego augšā. Bet es jau tur esmu izelpojusi, bet es tur esmu bijusi uz tādu un tādu retrītu. Tev ir kaut kas sakāms par to, vai tu esi noķērusi sev kaut kādu niansi šinī, jo tas ir drosmīgi, par ko es arī tagad runāju, bet mēs šodien esam par drosmi, un es novēroju, kad ir liels procents, kas iet garīgajā attīstībā, un viņi patiesībā nevis patiesi iet uz savu tīro kanālu, bet viņi vairāk nodarbojās savu ego muskuļu uzdzīšanu. Jā, es arī esmu to novērojis, un es varu teikt, arī es pati esmu izgājis cauri šim. Tas ir viens no tādiem slazdiem, kuros ir ļoti viegli ir iekrist. Es pati piedzīvoju pēc savas pieredzes, kad es biju Sedonā, pēc Pēdru un Valo Melhizedēku, tur Merkabu aktivizēt, trešā acis aktivizēt, tur tas, un tad un lasījusi bija bezgalīgi daudz gadiem, un tad man šķita, ka es kaut kādā veidā esmu pārāk par citiem, jo redz, es tās lietas redzu, un kā tā matrica ir uzbūvēta, un kas un tie tur nepamodušos, man bija tāds man jāatzīstas, man bija tāds augstprātības tāda lieta, un es pilnībā tev piekrītu, ka īsts garīgums ir tad, kad tu saproti, kad tu saredzi, ka šīs te dievišķā klātbūtne ir absolūti visos cilvēkos, kas saka pēdējā bombzī, kas sēž kastē zem tilta, jo saredzēt dievišķo katrā, tas nozīmē, ka tu, tā cita perspektīva. Tā ir cita perspektīva, un kā tu vari būt pārāks? Mēs neviens neesam pārāks par otru. Vienkārši viens ir varbūt redz to tā, un otrs redzot tā. Tas tikai dažādas perspektīvas, bet tas nav pārākums. Un šis tas lasts iekrist ir
ir ļoti vilinošs, jo tā arī ir milzīga programma patiesībā, iluzora programma. Un, man liekas, īsts garīgums, es tev pilnīgi piekrītu, ir, kad sajūti, tas ir, es neesmu ne gudrāka, ne viedāka, šī ir tikai mana perspektīva, un tas, ko es saku, ņemiet noteikti caur savu prizmu, es nepretendēju uz patiesību universālo, un es esmu tikai kā informācijas devējs, bet jūs paši, jūs katrs esat tas spējīgais, jums nevajag nākt pie kāda gadiem un atkārtot tieši šīs zināšanas. Paņemiet tas, kas jums ir vajadzīgs, bet īsts garīgais, teiksim, tāds paraugs ir tas, kurš ir ļoti vienkāršs, manuprāt. Un pazemība, nevis pazemošanās, bet pazemība. Cieņpilna redzējums pret citiem. Man ļoti patīk, ka Amerikas indiāņiem ir tāds sveicināšanās. Viņi saka in lakeš, un in lakeš savā būtībā nozīmē, es redzu Dievu tevī, un tu redz Dievu manī. Ļoti skaisti. Pa slazdēm man nāk, man nonāca tāda informācija, ka, ja tu sāc salīdzināt jebko, vienalga, jebko, tu jau esi pazaudējis pašu dzīvi. Vienalga, neiedgrimsim niansēs, un tie, kas sajūta, tie sajūta, bet līdz manī nonāca vienā mirklī tās zināšanas, ja tu salīdzini, tev dzīve ir, tu jau esi lamatās. Jā, tu esi lamatās, jo tu kļūst atkarīgs no šīs salīdzināšanas. Tu atkal aiziet no sava paša, kas tu esi, autentisku. Kādas tev ir dzīves vērtības? Autentiskums, es jau uzreiz pārlecu. Autentiskums ir viena ļoti svarīga lieta, kas prasa, manuprāt, lielu drosmi. Es neapgalvoju šo, ka es esmu 100% autentiska, bet tas ir mans tāda bāka, uz kuru es tiecos. Es varu neatkarīgi no situācijas, respektējot visus citus, saglabāt savu centru, savu iekšējo sajūtu. Un man tā kā es to jūtu, nevērtējot nevienu citu, jā, tā esmu es, un atļauties to dzīvot saskaņā ar šiem principiem, un tad notiek brīnumi. Tas tā ir rezonants man pašai ar savu būtību, un katram ar viņu būtību, jo nedzīvot viltus tādās maldīgos pieņēmumos, ko mēs esam pieņēmuši par savu, tāpēc, ka tā ir pieņemts. Un tas ir ļoti drosmīgi un liels izaicinājums. Bet es ļoti vēlētos būt šajā te rezonancē ar savu patieso esu, cik vien var, un ļoti spēcīgi, vēl vairāk. Kādas grāmatas tev ir palīdzējuši kādos grūtos dzīves mirkļos vai momentos? Kas ir tās grāmatas, kas tev iedeva tādu višķiņu? Man ļoti patīk Drunvalo Melhizedeka grāmata Dzīvības iets. Tu daudz zini, Reiriha grāmatnīcā nopērkam, jo es jau minēju, es biju pie viņa Sedonā uz 7 dienu retrītu, kas bija pilnīgi izmainīja manu. Es pat nevarētu pateikt, izmainīja mani visos līmeņos. Man ļoti patīk Erhards Tolle, arī latviešu valodā ir tulkots Jaunā zeme, man šķiet ir tas tulkojums. Ļoti dziļa, ļoti vienkārša un ļoti spēcīga grāmata, kas mums aicina atgriezties pašiem pie sevis, rekomendēju. Un trešā varētu būt varbūt tāds nedaudz cita aspekti ir Kybalions. Tie ir 7 hermetiskie principi. Tie ir principi, pēc kuriem ir uzbūvēta šī realitāte. Un pirmais princips Kybalionā ir visums ir mentāls. Tātad mūsu uzmanība, mūsu prāts nosaka un veido šo realitāti. Šīs bija grāmatas, kas tev iedeva tādu kaut kādu atklāsmīti vai palīdzēja. Kā ir ar cilvēkiem vai pasniedzējiem? Varbūt tev ir arī kādi, kas ir vienas minēja. Drunvalo, jā, un Drunvalo Melhizedeks. Un otrs, es teiktu, ka bioģeometrijas dibinātājs Ibrahims Karims, viņam ir 80 pārpa gadu, viņš ir arhitekts, zinātņu doktors, kurš ir apkopojis šo te bioģeometrijas zināšanas, kas nāk no senās Ēģiptes, franču radiestēzijas, un 50 gadu laikā arī savu šo zinātni izveidojis. Es nevarētu teikt, ka viņš ir mans skolotājs, bet viņš ir noteikti mans, jā, arī kā bāka, kurš ir šajā savā
kristāli dzidrajā tīrībā, zināšanās, viedumā un vienkāršībā. Viņš saka, neskatieties uz, es vispār esmu tikai kājslauģis tajā ziņā, es tikai atvēru durvis, bet tas nav jau par mani galīgi, tas nav par mani, neskatieties uz mani. Viņš ir ārkārtīgi, viņam ir intervijas Google, YouTube ir pieejams, jā, bet viņš noteikti ir tāds īpašs cilvēks, man šķiet. Un vēl skolotājs, pie kuras mācījos bioģeometriju, kas ir Ibrahim Karim skolnieks, doktors Roberts Gilberts, pie viņa Amerikā bioģeometriju mācījos, kas ir ārkārtīgi plašu zināšanu. Jā, viņš ir nesen aizsaulē turētājs, fenomenāls cilvēks. Ļoti daudz intervijas arī YouTube var atrakst. Doktors Roberts Gilberts. Jā. Kā tu, Dace, jūties savā personīgajā dzīvē šobrīd? Es jūtos ļoti labi, jo es vairāk sajūtu pati sevi, savu patieso būtību, jo man vairāk tas izdodas, jo manī rodās uzticēšanās lielāka kaut kam lielākam, kas ir ārpus manas saprātnes. Tā nav tāds fatālisms, es tagad kaut kur man tur, bet tā ir, un tā ir arī apzināšanās to, ka es esmu šis stūrmanis. Es esmu vienlaicīgs stūrmanis un vienlaicīgi es esmu arī tas vējš, ja tā var izteikties. Gan tā laiviņa, gan arī pati tā upe, kas pa to laiviņu, tā sajūta man ļoti, ļoti, viņa pietuvinās. Nav katru dienu, bet to grūti aprakstīt, tāda kaut kāda daudzdimensionāla sajūta par realitāti, ka viņa ir, tas ir vispār, ka vispār sinhronitātes ir, viss ir sinhrons. Viss ir sinhrons. Un kā tu jūties savā profesionālajā? Es jūtos ļoti laimīgi, jo es beidzot atradusi to, ar ko es visu mūžu meklēju, ar ko var nodarboties. Pēc profesijas arhitekta, pēc izglītības. Un tieši bioģeometrija, man patīk šis te loģiskais savienojumā ar garīgumu. Es jūtos ļoti, ļoti laimīgi. Tā ir ar lielāko pateicību sev, savam augstākam es par šo iespēju to darīt. Un kā tu jūties savā finansiālajā dzīvē? Es jūtos, kā es teicu, es esmu pati savas realitātes veidotāja caur smalkajām enerģijām. Jā, es jūtos labi. Ja tu zinātu to, ko tu zini tagad, ko tu teiktu savai versijai 5 gadus atpakaļ? Esi drosmīga, paskatīties sevī dziļāk, iepazīt sevi, kāpēc notiek tas, kas notiek, un nebēgt no tā, bet drosmīgi palūkoties pamat iemeslus, kāpēc notiek tas, kas notiek. Kas ir tavs nākošais līmenis? Vai citiem vārdiem, ja būtu kaut kāda brīnuma varētu notikt, kādu tu brīnumu gribētu? Es gribētu brīnumu, tas tiešām brīnums, bet brīnumi ir reāli, kā teica Ošo. Esiet reālisti, noticiet brīnumiem. Lielākais brīnums tādā globālā būtu tas, ka cilvēki pamostos tajā līmenī, kad viņi saprast, hei, aizvien vairāk mēs nepiedalāmies karos. Tas ir mums iepotāts, piemēram. Tā ir tikai politika. Cilvēks ar cilvēku dzīvo draudzīgi. Šo apzināšanos, ka mums nav vajadzīgi tik daudz ārējie spēki, kas noteiks, kas mums kā darīt, ka mēs paši varam veidot komunas un būtībā jauno zemi, jauno laikmetu. Tas tādā plašākā, tas būtu tiešām brīnums, ja tas notiks. Brīnums, ja tas notiktu ātri. Personīgā dzīvē un vispār savā telpā es turpinu šajā paplašinājumā. Turpināt iet vēl lielākā paplašinājumā tajā, ka sajust, ka būt dažādās pasaules vietās, harmonizēt mājas visā pasaulē. Es jau daļēji to nedaudz varbūt to daru. Un būt tiešām sajust nevis šo te lokālo, bet visu pasaules, kas saka, sasaisti caur mani. Kāda tu redzi sevi pēc 3-5 gadiem? Smaidīgu un vieglu un priecīgu. Okay. Ja ir kaut kāda
instruments, tehnika vai prakse, ko tu varētu mums visiem šodien uzdāvināt? Tu vari ar kaut ko padalīties? Jā, es padalīšos. Viens ir ūdens. Lūk, jums ir glāze, jums ir ūdens vai jebkas, vai tas ir šķīvis ar jūsu pusdienām. Koliņa arī derēs? Nu, ja jūs uzskatāt, ka viņa nāks jums par labu, tad derēs. Okay. Jo jebko var transformēt. Ja mēs zinām. Bet mēs ņemsim par pamatu ūdeni, kas ir apzināta enerģija, un tā ir arī atsevišķa tēma. Tātad, glāze ar ūdeni. Mēs zinām, ka ūdeni kādreiz ierunāja ūdeni, kāda tur liek dažādas uzlīmes un visu kaut ko ar ūdeni darīt, jo ūdenī ir dzīvības enerģija, tas ir dzīvības enerģija, un iedzerot to, mēs to saņemam. Nu, tad lūk, šāds te paņēmiens. Jūs varat paņemt šķīvi vai glāzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reizes pulksteņa rādītāja kustības virzienā pagriezt un dzert. Jums kādu mirkli tiks veidojās tāds spirāli, jeb, kā viņi sauc, tas vilnis, kas rezonē ar dzīvības enerģijas pašu centru, esenci. Šis ūdens tiek aktivizēts. Tā kā 8 reizes pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Vai arī savu šķīvīt, lai tas jau kļūst par jūsu paradumu. Jā, un, protams, domājiet, ko jūs domājat. Un, ja ienāk domu, tāpat caurup tā smalki izvijusies, tad stop. Un ievelcu telpu. Tieši elpa arī ir prāna dzīvības enerģija, un tas nomaina frekvenci. Tas ir brīnums. Tik vienkārši. Pēdējā lieta, ko tu iemācījies? Runāt ar saviem orgāniem. Pēdējā harmonizācijas meditācijā es arī vadīju šo te praksi, bet es pat sajūtu, kā tas ir, kad mums, es sajūtu apzināti ar savu apziņu pieslēdzos saviem orgāniem. Mums ir, pēc austrumu praksēm, mums ir 5 galvenie orgāni. Visi ir galvenie, bet ir tādi 5, kas reprezentē dažādas stihijas. Sirds, uguns stihija, liesa, kuņģis, zemes stihija, plaušas, metāla, jeb gaisa stihija, nieres aizmugurē ūdens stihija un aknas ir koks stihija. Un viņi viena otru viss ir saistīts. Ieņu un jāņu, un vispār tā ir vesela zinātne. Bet tieši pievēršot uzmanību dzīvības enerģijai, katrā orgānā var tā kā sajust, un iespējams, kad sajust šī orgāna ar nodomu orgānu centru, sajust, orgānu centrs, enerģijas plūsmas, lai kā tas izpaužās, varbūt vai kaut kāds, un var saņemt pat atbildes. Var saņemt arī kaut kāds tā kā, vai atbildes, vai vīzijas, vai tāds kā, kaut kāds tā kā impulss. Tas ir, jo katrs šūna, katrs orgāns ir apzināti būtne. Un tad, kad mēs ar viņām runājam, vai komunicējam, vai sūtam savus pateicību, tas jau ir, kā mēs arī sevi varam izārstēt. Harmonizēt drīzāk, man patīk vārds. Mums interviju es esmu paprasījusi visu, ko es gribēju. Tā kā liels paldies, ja tu šobrīd gribi vēl kaut ko pateikt, ko tu vēl varbūt neesi pateikusi. Pirms es tev prasīšu, kuru tevi var dabūt rokās, kā ar tevīm var sakonektēties, tad to var izdarīt šobrīd. Paldies, Madarija. Noteikti es gribu aicināt sajust sevi kā ļoti, ļoti, ļoti spēcīgu, jaudīgu, bezgalīgu būtni, kosmisku enerģijas būtni, kas ir kaut kas vairāk nekā mūsu domas, mūsu emocijas, mūsu pat ķermenis. Ķermenis ir avatārs, bet ka mēs esam kaut kas vairāk un šo te apzināšanos veicināt sevī, jo tas izmaina visu perspektīvu, kā mēs skatāmies uz sevi, uz savu dzīvi. Un, tur ir visas atbildes. Es saprotu, tas ir abstrakt, bet tieši šo te es esmu, kas es patiesībā esmu. Tā kā tas ir mans aicinājums un vēlējums. Un mani var atrast ļoti vienkārši. Man ir mājaslapa zeltaupe.lv, Instagramā Zelta upe un Facebooks Dace Penke. Un tur mājaslapā var izlasīt par sesijām, var izlasīt, ko es daru par cilvēku harmonizāciju, par māju harmonizāciju un arī pieteikties uz grupas sesijām Rīgā un Ikšķelē.
Viss tur ir minēts. Tā kā paldies, ja jūs piesakosiet. Es ceru, ka būs interesanti un noderīgi. Es domāju, ka tie, kas skatās līdz galam, tiem būs ļoti, ļoti noderīgi. Un es domāju, ka novēlu tev daudz, daudz klientus visā pasaulē. Paldies! Paldies tev, Dāci, par tavu laiku un mīlestību. To varēju just cauri caurēm. Un uz tikšanos nākošreiz. Un paldies tev, Madara, par to, ko tu dari un par šo ziņu nešanu tālāk visai Latvijai un visai pasaulē. Paldies tev no sirds!